Labdien, mani sauc Kristīna, un es vēlos dalīties liecībā par to, kā Dievs ir dziedinājis manas attiecības ar maniem vecākiem un dāvājis spēju piedot viņiem. Mani vecāki izšķīrās, kad man bija kādi 5-6 gadi, un lielāko daļu bērnības mēs ar māsu pavadījām ar tēti. Viņam vēlāk izveidojās citas attiecības un piedzima mūsu brālis, un arī mūsu mammai bija citas attiecības, un viņai piedzima mūsu māsa. Un bērnībā daudz laika pavadīju ar vecāko māsu, un mēs bieži braucām uz laukiem pie omas, reizēm arī pie mammas par nedēļas nogalēm. Tomēr ļoti bieži jutos vientuļa un ilgojos pēc mammas, jo rauģu mamma tajā laikā nebija tik labas attiecības kā vēlāk, kad pieauga. Un māsa tā kā bija vecāka, viņai bija arī savas intereses. Manai mammai un arī tētim ir alkohola atkarība, kas ar smagākiem un mierīgākiem periodiem ir bijusi visu manu bērnību, arī liela daļa pieaugušās dzīves. Arī pēc vecāku šķiršanās viņi katrs turpināja lietot alkoholu un bija strīdi jaunajās mājās katram un agresija. Man bieži pārņem bailes par sevi un par citiem, par māsu vai par auģu mammu, brāli. Man vecākā mājas diezgan agri pamet mājas, un arī es, kad man palika 16 gadi, pabeidzu pamatskolu un devos mācīties uz Rīgu, lai būtu tālāk no mājām, lai man nebūtu tas viss jāpiedzīvo vairs. Es gribēju aizbēgt no tā visa, un jāsaka gan, kad tētis ļoti rūpējās par mani, kad bija skaidrā, un tad viņš bija pavisam cits cilvēks, un es zināju, ka tajos brīžos var uz viņu paļauties. Arī mamma, bet ar mammu man bija daudz mazāk kontakta. Diezgan reti runājām un maz tikāmies. Es agri sāku patstāvīgu dzīvi un meklēju darbu, lai varētu sevi nodrošināt, un ļoti maz tikos ar vecākiem. Es īsti arī to nevēlējos, jo viņi brīvdienās lietoja alkoholu, un tad bija jāpiedzīvo tas viss, kam es biju gājis cauri, un strīdi, un katru reizi, kad es aizbraucu mājās, es nožēloju to, jo man atkal sāpēja. Kad es sāku iet uz baznīcu, daudz domāju par saviem attiecībām ar vecākiem, kādām situācijām, kas mani bija ļoti sāpinājušas un atstājušas ievainojumus sirdī. Ļoti grūti bija praktiski ievērot bausli, godā savu tēvu un māti, lai tavs dienas būtu ilgas tajā zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod, no 2. Mūzu grāmatas. Tajā brīdī ar visu to, ko es biju piedzīvojis, es nespēju cienīt un pateikties par saviem vecākiem. Manī tieši otrādāk bija dusmas un ļoti liels sāpes. Es nevarēju iedomāties, kāpēc Dievs man devis tādus vecākus. Tikmēr citiem bija brīnišķīgi, mīloši, klātesoši un atbalstoši vecāki. Man bija ļoti grūti pieņemt arī to, ka Dievs ir tēvs un ka viņš ir mīlošs tēvs, jo mans tēvs, lai arī rūpējās par mani, bija darījis savā dzīvē lietas, kas man bija ļoti sāpinājušas. Gāja laiks alfa kursā, un es piedzīvoju lielu mīlestību no citiem cilvēkiem, kas man pieņēma, uzklausīja. Es uzzināju to, kāds ir Dievs, kas ir Jēzus, un spēju sajust, ka arī man viņa dēļ ir piedots. Pēc alfas nedēļas nogales es piedzīvoju Svēto garu un personīgu sastapšanos ar Dievu, kas bija kā pagrieziena punkts, lai mana dzīve un arī attiecības ar vecākiem sāktu mainīties. Tas nenotika uzreiz, bet pamazām. Tas nebija viegli, bet kad es sāku lūgt, tad Dievs darbojās, un es nekad nespētu vien bez Dieva to izdarīt. Tas bija laiks, ko es tiešām pavadīju daudz lūgšanās par saviem vecākiem, par viņu atkarību, par mūsu attiecībām, un Dievs lūgšanas uzklausīja. Kopš tā laika ir pagājuši 8 gadi, un šobrīd man ir ļoti jaukas attiecības ar maniem vecākiem. Dievs man ir palīdzējis viņiem piedot. Dievs ir dziedinājis un turpina dziedināt arī manus ievainojumus, bet manī vairs nav dusmu, un es vairs nevainoju savus vecākus. Manī ir miers un brīvība no naida un dusmām pret viņiem. Lai cik dīvaini tas varbūt izklausītos, bet šobrīd es izjūtu pret viņiem mīlestību un pateicību, un arī līdzjūtību par to, kam viņiem ir bijis jāiet cauri viņu bērnībā, par to, kādas viņiem ir attiecības ar saviem vecākiem un kā viņu vecāki ir ievainojuši viņus. Es spēju tikai samīļot arī viņus tajā, kādās grūtībās viņi ir bijuši katrs savā ceļā, un es katru dienu pateicos un lūdzu par saviem vecākiem. Lai arī mums tāpat reizēm nesakrīt viedokļi kādos jautājumos, es cienu viņus par to, ko viņi manā labā ir upurējuši, darījuši un joprojām dara. Dievs aizvien vairāk man palīdz ieraudzīt, kā arī skaisti un priecīgi brīži mums ir bijuši kopā ar vecākiem. Es spēju pamanīt, ka Dievs man ir bijis blakus arī tajos grūtākajos brīžos, ka viņš ir bijis blakus un devis citus cilvēkus, kas par mani rūpējās, un bija blakus, kad vecāki nespēja. Un šobrīd abi mani vecāki jau kādu laiku nelieto vairs alkoholu, un Dievs viņus ir dziedinājis arī no atkarības. Viņiem ir jauna dzīve, un arī mūsu attiecībās tā ir jauna dzīve. Ar mammu mēs sazvanāmies ļoti bieži. Varam daudz runāt arī par Dievu un par savu ticības ceļu. Ar tēti tiekamies un arī sazvanāmies, un es redzu, cik ļoti viņi mīl mani un arī mūsu bērnus. Un labprāt rūpējas par saviem mazbērniem, pavada laiku.
Un tas tik tiešām ir Dieva brīnums, par ko es varu liecināt. Tas ir daudz lūgšanas un liela Dieva žēlastība un svētība manā dzīvē. Es esmu pateicīga Dievam par saviem vecākiem un spēju viņiem piedot. Un par tām attiecībām, kas mums var būt šobrīd, un par visu, kas mums ar vecākiem vēl priekšā. Pateicība Dievam. Slāva, gods un pateicība Tev visvarenais trīsvienīgais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Jā, paldies Tev, ka arī tajos brīžos, kur mums liekas, ka mēs paši tiekam un mums pašiem jātiek galā ar lietām, Tu patiesībā esi līdzās, Tu esi līdzās arī caur tiem cilvēkiem, kas mūs ievaino. Tu esi līdzās caur tiem mūsu tuvākajiem, ko Tu esi devis, jā, kungs, lai mēs iegūtu dzīvību šai pasaulē. Jā, kungs, slāva un pateicība Tev par vecākiem, ko Tu katram esi devis, jā, kungs. Jā, kungs, un paldies, ka Tu ved cauri arī visām sarežģītām attiecībām, kungs, un tiešām paldies, ka sastapšanās ar Tevi maina visu. Ka tas ir pagrieziena punkts, ja, kurā mēs varam atgriezties no visas mūsu pašu gribēšanas, varēšanas un risināšanas, kungs, pie Tevis, paļāvībā uz Tevi un nākt lūgšanā, pastāvēt lūgšanā un nožēlot to, ka bez Tevis mēs nespējam piedot tiem, kas mums darījuši pāri, bet ar Tevi mēs to varam. Ka mēs tiešām spējam lūgt par tiem, ko varbūt savā ziņā uzskatām par ienaidniekiem. Jā, kungs, paldies, ka Tu arī dziedini visas šīs attiecības, kungs, ar sarežģījumiem. Jā, slāva Tev, kungs, un pateicība, ka Tu dziedini no dažādām atkarībām. Slāva Tev, kungs, un pateicība, ka neviens nav vientuļš arī tad, ja viņš tā domā, kungs, ka Tu sūti kādus citus cilvēkus, ko mēs sākumā pat nepamanām, kā Tevis sūtītus, un tomēr, kungs, kā visas lietas Tu kārto un vērst par labu. Slāva Tev, kungs, un pateicība. Slāva Tev, kungs. Un paklaus, kad mēs saucam uz Tevi, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.